Kā notiek alerģiju testēšana un diagnostika? Tad pirmkārt jāatzīmē tas, ka alerģiju testēšana un diagnostika tas nav primārais, ko cilvēks dara pie alergologa, kad viņš atnāk uz konsultāciju. Jo konsultācija tā ir konsultācija, tā ir saruna ar ārstu, un šeit mums ir svarīgi ļoti anamnēzes dati. Tas ir tas stāsts, ko cilvēks stāsta par saviem simptomiem un par savu pieredzi ar savu saslimšanu. Un šeit ir pamatu pamatos, un šeit arī slēpjas atbilde uz jautājumiem vai diagnoze 99% gadījumos. Tad testēšana vai diagnostika, tas mūsu ir palīga rīks, bet tas noteikti nebūs tas primārais vai visgalvenākais rīks, ko sagaidīt pie bērnu alergologa. Bet no tiem rīkiem tie primārie un galvenie ir ādas durienu testi. Tad, kad notiek testēšana uz rokas, kad mēs uzliekam pilienus ar alergēnu ekstraktiem un mēģinam saprast, kurš alergēns ir vainīgs. Un tad otra metode arī ir asins analīzes, kur mēs skatāmies specifiskos IgE. Tas ir antivielas pret kaut kādiem alergēniem, kur mēs arī attiecīgi mēģinam saprast, kurš alergēns ir vainīgs pie kaut kādiem simptomiem. Un šeit jāpiemina, ka te es nosaucu tos divus galvenos, bet, protams, mums ir ļoti liels klāsts. Šobrīd ir ļoti aktuāla molekulāra diagnostika, šobrīd ir ļoti aktuāli pārtikas provokācijas testi, bet ne tikai pārtikas, šeit mums arī ir medikamentu provokācijas testi, nazālie provokācijas testi. Ja mēs runājam par astmas diagnostiku, tad šeit mums būtu noderīga spirogrāfija vai bronhu dilatācijas tests, bet tomēr pamatos un visbiežākie no tiem testiem ir ādas durienu testi un arī asins analīzes uz specifiskiem IgE.